Visiem, tā es Kipija kundze, un šodien mēs spēlēsim pirmo sēriju, pirmo epizodi no ceļotāja uz miljonēru. Tad šis ir pirmās epizodes sākumam no to ceļotāja uz miljonēru, un praktiski es esmu dabūjis skinu tieši pēc tēmas vajadzīgo. Tad šodienas plāni ir nolikt tiesības un sākt strādāt. Praktiski es iestājos darbā, bišķi pavadāju kravas un dabūju pasi. Tad principā tagad mums tikai aizbrauc jādabūja tiesības un jāsavedā tās drebas, vai kas tas skaitās. Tad es. Un jā, tad tagad braucam uz CSDD, lai noliktu tiesības. Tad kamēr mēs braucam, es vēlos bišķi parunāt par šajām epizodēm. Tad principā šī pirmā sezona, pirmā epizode. Un tās, var teikt, iznāks tīri bieži, tāpēc, kad daudz man laika ir pašlaik. Man daudz laika nav, es tikai dejās un pulciņu bez mazari kā nav man. Un, nu jā, vienīgi konsultācijās, ka man kaut kas nespēja atzīm, tam man tu bišķi vēlāk tas nāk, mājā cētnāk. Bet vakars man ir pilnībā brīvs, esmu pilnībā visu izdarījis, ko man vajag. Un esmu gatavs visam productionam. Tad, principā, sērijas var teikt, varbūt, ka izies katru dienu, atšķirībā pēc skatīšos pēc laikiem, kā kas sanāks. Un jā, tad vēlējos vēl par vienu lietu pateikt, kad, tas vaļā, nu, es arī tādu lietu pateikt, ka, tad pašlaik es filmēju tikai viens. Bet es tā kā pajautāju, nu vai kāds nevēlas pievienoties tur, varbūt kāds vēlas turpināt šīs epizodes kopā ar manīm, jo, kā jūs zināt, vienam ir galaisīgi, un ir tīpaši vienam runāt ar sevi 19 minūtes un 20, nu, bišķi dīvaini, un arī reizēm tā, ka tu vienkārši paņem, filmē, un pēkšņi aizmirsti, ka tu filmē, un tu vienkārši tu pa kaut ko dari un nerunā, un baigais klusums, un tā nav interesanti. Divi tā vīzumas ir jautrāk, ir, nu, pašies saprotiet, kāpēc. Bet, nu, šis jau vairāk kā introduction, ja? Tad bišķi gribās parunāt par jums ne tikai par savām lietām, bet arī par citu, par šī kanāla attīstīšanu. Tad praktiski, kas notiks, ir, man ir ļoti daudz plānu, ko šitiem profilam, kādam profilam, kanālam taisos darīt. Viena no tām ir noteikti taisīt ne tikai sam kaut kādas epizodes sērijas, bet arī kaut kādas tur citas spēļu epizodes, piemēram, CSGO, League of Legends, visās tur gameplayus, let's plays, walkthrough taisīt, Mafijā, Far Cry'iem, un tā. Visām šādām spēlēm. Protams, arī būs streami, nu, streamošu tādas spēles, kāds man dators pašlaik atļauj. Jo tagad tās jaunās New Generation spēles īpaši, nu, neīpaši labi iet, un jā, nu, CSGO to var mēģināt, League of Legends vai 100% iet, tur bez kompromizācijām. Un tā, nu, tas par kanālu. Tā, tagad, mūsu mērķis ir nolikt tiesības, kā es redzētu, es noliku, bez kādām, tā teikt, kļūdām. Tagad mēs braucam bišķi pastrādāt, pakrāt naudiņu, varētu darīt tā, kā visi darīja, braukt uz karjerām un tur strādāt, bet tā kā šitais nav vecais roleplay, šis ir advanced, un
ir viss izdomāts, ka tepat no pirmā līmeņa tu vari strādāt par kurjeru, tad kāpēc gan ne? Jo kas labāk ir? Braukāt pa kalniem un lejām un ļoti interesanti skatīties tik uz akmeņiem, toreiz vairāk bišķi nopelnīt, vai braukāt pa pilsētu un nedaudz mazāk nopelnīt, bet vismaz kaut ko redzi jaunu un arī tiks arī varbūt arī iesaistīts kādās RP lietās, ar policiju, nu tur piemēram apsēdinās un kā tā tālāk. Tad, jā, vispār varētu, kamēr mēs strādājam, tad tas varētu izsasīt visu storyline, visu backstory, kas notiek ar šo charakteru, jau ar šo tēlu. Tad, principā, man šo tēlu sauc Jack Ryder. Kā es redzat, Jack Ryder. Viņš ir ceļotājs, viņš nāk no Amerikas, no Savienotajām valstīm, tur USA štatiem. Un viņš ir atceļojis uz tīri patālu. Nu, viņš ir atceļojis uz San Andreas štatu, kur viņš sāk jaunu dzīvi, un viņa mērķis ir pelnīt iztiku, kļūt bagātam, dabūt visu, kas pārsam cilvēkiem māja, mašīna, un, protams, strādāt labā atalgotā darbā. Bet pēc kāda brīža viņš, nezinu, nu varbūt varētu darīt tā, ka viņš pamēģina kaut kāds narkotikas, un viņam iepatikās, un tā viņš sāk aizdomāties par nelegālo dzīvi, un tā viņš aizdomājas, un tā viņš nonāk pie lēmuma, ka viņš pāries uz nelegālo dzīvi. Tad, piemēram, esmu kaut kādā legālā organizācijā, piemēram, policijā, ja? Vai arī domē. Un, piemēram, es gribu iet uz kaut kādu mafiju vai kaut kādu bandu. Un, ja es tā bez storyline vienkārši paņemšu un aiziešu, tas būs reāls CS. Un tāpēc man ir jau storyline, ko esmu izdomājis, tā kā man nevajadzētu būt CS, jo pēc būtības es no legāls uz nelegālo varu pāriet. No nelegālās uz legālo nevar pāriet, bet no legālās uz nelegālo var. Tad praktiski tā. Tas ir tāds backstory no šitā visa. Tad kas tālāk? Tad, ja es domāju, tad es skatos arī, kā teikt, citus YouTuberus, kas aizstājuši tāda veida tur no bomža līdz miljonāriem, no nabaga līdz miljonāriem, vispārbā no kaut kāda līdz, tur visādi, tur visās tur epizodes iet, un tur viņi vienmēr vai nu spēlē divatā, vai nu trietā, un netieksim tā, kad es tikai šitās epizodes taisīšu viens, jo tas nav tieks. Protams, nav jau teikt, ka tieši šajā epizodē būs kāds, bet varbūt nākošajā būs, vai reiz nākošajā. Skatīsies, kā cilvēkam būs laiks, ne laiks, bet tā kā, ka viņš būs brīvs un viņš ir gatavs turpināt ar manīm. Ko šādu, es jau kā teicu, ja kāds vēlas, var droši vien ziņot, rakstīt, ja kāds vēlas ar manīm šīs epizodes turpināt. Tad, principā, jā. Un, jā, arī par channelu, kā teicu, visādi gameplay, streami. Jā, tad pašlaik vismaz kādam 3. 4. līmenim būs jāpastrādā par domes darbās. Un tad, kad es šos līmenis sasniegšu, tad, protams, varēs domāt jau par kādu nopietnāku organizāciju, tur Sanitex, tur policija, tur, nezinu, CSDD. Tur redzēs, kā laiks rādīs, kā mums ies. Un tā. Tad cilvēki nav daudz serverī. Kā es redzu, 30 apmēram. Bet es taisu šās sērijas ne tikai, lai izrādītos, lai parādītu, bet arī, lai attīstītu šo serveri ar popularitāti.
Jo, kā zināt, tādu Reus TV, viņš piesaistīja cilvēkus tieši no saviem videoklipiem, tikai tāpēc, ka viņš filmēja sērijas SamPLV serverī. Bet attīstīt šo serveri var popularitāti taisot arī šādas epizodes, tāpēc es domāju palīdzēt un attīstīt ne tikai savu kanālu, bet arī šo serveri. Jūs varat palīdzēt, arī piedalīties šajā attīstībā, noziedojiet man naudiņu, protams, no IG, jo es tagad bombzīts esmu, tikai 21,000 vai cik tur. Bet, nu, pažēlot mani, iedodiet kādu. Nu, jebkāda summa derēs, jebkāds atbalsts derēs, redzat mani uz ielas, vienkārši pieskrēdiet, pasakat, ka es mani pazīstat, vienkārši iedodiet naudu. Protams, ar RP. Jo mēs taču gribam pacelt katrā serverī roleplay līmeni, un... Nu jā. Tipiskā lieta rolē. Bet, nu jā. Tagad nebūs īpaši interesanti skatīties, kā es te braukājos. Nākušajā epizodē gan jau būs tīri interesantāk, tāpēc, ka gan jau piedāsies kāds cilvēks, kurš gan jau ka gribēs piedalīties, paziņos, ka ir gatavs turpināt šīs ilglaicīgās epizodes. Kā pagaidām esmu visu izstāstījis. Par man sākoties plāniem, par visu šito lietu, par sērijām, par sezonām. Nu labi, par sezonām nesāstīju tikai par sērijām. Es domāju, ka vismaz 2 sezonas būs. Tad es domāju, ka sezonas varēs iedalīt tad, ja es sasniegšu kaut kādu, piemēram, uzdevumu. Piemēram, sezonas uzdevums ir iegūt $1,000,000. Nu kā, miljonieriem, jā. Un otrās, domāju, sezonas uzdevums varētu būt kaut kāds iefiltrēties kādā mafijā vai bandā. Un tas būtu interesanti, un tas ir kaut kāds, nu, tāds interesants, jo arī nekur neredzēts, kad pa sezonām sadala, piemēram, katrā sezonā ir gala mērķis, ko tev vajag sasniegt. Piemēram, pirmā sezonā tev sasniegt, kad tu esi bagāts, tev ir jābūt $1,000,000 kontā, un otrajā sezonā, piemēram, tev jāiefiltrējas jebkādā mafijā vai bandā. Nu, skatīsies, kā būs ar laikiem. Vasarā noteikti cik es bieži varēšu, tiks ir taisīšu visāds epizodes, bet ap vasaru es domāju, ka varbūt arī kas labs neizies, varbūt arī izies, jo tāpēc, ka ne tikai šitais kanāls vispār domāts kā latviešu, tā teikt, let's play, sēriju, gameplay kanāls, tad man ir arī angļu kanāls, kurš teisu montāžas, bet to gan jau, ka par citu video vai citā video par to pastāstīšu, vai arī, nu, vienkārši domāju, ka ar to montāžām īpaši tas vairs nav tik aktuāli, kā agrāk bija, kā visi par to fanojam. Tagad jau visi netik īpaši, un es domāju, ka interesantāk būtu latviski kaut ko taisīt, kaut kāds let's play gameplayus, jo kā nekā latviešu valodā tomēr vieglāk taisīt nekā angļu valodā, jo tad tu vēl tīri nezinu, nepārzinu to angļu valodu. Un tā sanāk. Nē, nu es tīri labi pārzinu angļu valodu, vienkārši daudziem tā ir, kad vienkārši kaut ko es gribu, jo Latvijas kanālos tu vari maksimums 5000 dabūt abonementu. Nu tā, normāli. Un reāli angļu kanālu tu vari dabūt kaut 50, jo tāpēc, kad vairāk tautas un tā, jo praktiski Latvijā, kā es pašlaik domāju, viss, kas iedala, ir vislielākie iedzīvotāji, ir tantītes un tā tālāk, kurās, nu jā,
kurās saka, dzīvo. Protams, ir arī jaunieši, nu, kas taisa visās šās lietas un skatās. Bet, nu, jā, RP. Tas man otra profila gan jau, ka es uzrakstītu, no, traumas tā gūtas, jo ieriet trīsgrotnieku. Bet, nu, tas jau tāds. Tad tu skaties! Jomojot, tad braukt nemā kaut ko ķipu. Baigīs. Pro. Ķipu. Jā. Arī tā administrācija ir aktīva ir. Nu, vismaz cik uz vakaru redzu. Tie ir normāli, īstenībā. Šitie servers, nu, ir viņam vēl kur augt un attīstīties, bet šādā veidā es viņam viss it kā palīdzu. Šādā veidā es iegūtu popularitāti, iegūtu cilvēkus, varbūt kāds nāks vēlasies spēlēt, jo redzēs, ka daudz vairāk privileģiju ir jaunākas, labākas darba vietas, interesantākas. Tā jūs var strādāt, tā jūs var, nezinu, strādāt stacijā, jeb var braukt tur to vilcienu. Tieši tā. Un jā. Tātad, ir interesanti. Skatīties jums gan jau, kā es te braukāju. Es varētu uzlikt timelapse, bet tas jau nebūtu tas. Tā gramatika acina. Nice. Acina visus uzspēlēt paintball. Ko? Ko tu teiks? Ko tu teiks? Džoti. Nu jā. Tad nokšu auto un gan jau pateikšu pēdējos vārdus. Ne jau dzīvei, epizodei. Vienai. Kādi te ievietosim tā smoki. Tad jā. Tātad epizodes pirmās beigas. Šos uzvaru par kādu tiesības iegūšanas. Tad šī bija pirmā epizode sērija sezonai no ceļotāja uz miljoniera. Tad varat ziedot man naudiņu spēlē, kas satiekat mani vai nu braucot, vai nu uz ielas, ejot, skrienot, varat atbalstīt. Nu jā, paldies, ka skatījāties, ar tevi bija Skipijs un atā.